Aptumsumi ir ļoti īpašs laiks. Tas ir tilts starp pagātni un nākotni. Tas ir laiks, kad lielie karmas un jauno iespēju vārti ir vaļā. Un jūs varat šajos aptumsumos pabeigt kādus karmiskos parādus un izšķirties no cilvēkiem, ar kuriem gadiem jūs atdevāt smagas mācības stundas, un jūs arī aptumsumos varat ieraudzīt cilvēku patieso dabu, skaidrāk kā jebkad, un aptumsumos jūs varat sajust sevī tos impulsus, kas ir gatavi jaunajam, kurus jūs varbūt gaidījāt gadu desmitiem, jo jūs jutāt, ka vajag, bet tā kā nav enerģijas, tā kā īsti nav īstais laiks, tad no aptumsumi ir ļoti lielu iespēju laiks. Un ja jūs ejat saskaņā ar dvēseles uzdevumu, tad notikumi parasti nav tik dramatiski, kā cilvēki parasti baidās, no kas būs nāk aptumsumi. Bet, ja jūs atrodaties vecumā līdz 37 gadiem, tad jums var būt situācija, ka jums aptumsuma laikā iet prom jūsu karmiskie partneri, un, protams, tas nevar notikt bez zināmas drāmas, bet aptumsum noteikti ir liela iespēja laiks. Un aptumsumos var aizsākties pilnīgi jauna lapas puse jūsu dzīvē. Un notikumi pātrinās, emocijas var kļūt intensīvākas, spriedzes līmenis pieauga. Un ja jau labu laiku kaut kas ir prasījies prom no jūsu dzīves vai bijis balstīts neīstās vērtībās, tad aptumsumu koridorujos var būt tie lielie liktenīgie lēmumi. Var arī jau senāku lēmumu sekas, kulminācijas piedzīvot šajā laikā. Ne tikai dramatiskie, bet arī labie notikumi var notikt aptumsumos, jo tieši mēnesis aptumsumi bieži vien ir par tādu rezultātu, varbūt kaut kam, ko jūs ļoti ilgi esat gaidījuši vai gatavojušies, un tagad ir tas moments, kad jūs sviniet to rezultātu. Un šajā video es vairāk izskatīšu tieši 2025. gada pavasara aptumsumus. Šis video noteikti neaizvietos pilnvērtīgu prognozi, tas nav jūsu nākotnes pareģojums, to es saku tiem, kuriem ir bail. Ak, Dievs, tur tajā video bija tas, nē, mīļie, kādam notiks daži notikumi no tā, par ko es runāju, citiem notiks vairāk notikumu, un tas, kas ar mums notiek, lai arī var paredzēt kādas vēsmas un virzienus, tomēr ir ļoti atšķirīgs, jo es labu laiku pētu arī dviņu likteņus, sešīšu likteņus, kuriem faktiski vienāds astroloģiskās kartas, bet likteņi viņiem mēdz būt ļoti atšķirīgi. Atcerieties, jums ir brīvā griba, un tā arī ietekmē to, cik un kā un cik jaudīgi viss notiek. Un arī tas, kādu scenāriju jūs pirms iemiesošanās esat izvēlējušies. Protams, arī tas, kā notiek, ir atkarīgs no tā, ar ko jūs esat kopā, jo dažkārt mēs esam kopā ar kādu zīmi, kurai aptumsums ir ārkārtīgi pārmaiņas nesoši, un mums ar šo cilvēku ir kādi līgumi no iepriekšējām dzīvēm, tad mums arī būs ļoti liels pārmaiņas. Tad, klausieties, kādas vēsmas jaunas vai kāda notikuma, varbūt kaut kādu lietu revīzija, joma revīzija jums ir priekšā. Un atceraties, ka ja jūs gribat smalkāk uzzināt, kas jūsu dzīvēs notiek, pieskaties uz privāto konsultāciju, tāpēc, ka šeit nav ņemti vērā arī planetārie tranzīti, kuri noteikti arī veido to ciklu, kurās dzīves jomās jums ir izmaiņas, piemēram, par to atbild Urāns, ja, un par to šajā video nebūs. Ja jums interesē, pieskaties privātu konsultāciju. Un katru gadu mūs ietekmē 2 dažādu aptumsumu enerģiju cikli, kas testē, liek atlaist un aizslaucīt uz pavisam prom veco atmirušo no dzīves un no apziņas. Un tie arī atver jaunas durvis uz jaunām iespējām, kuras iepriekš mēs nekādi nebijām varbūt gatavi paņemt. Tas ir kā pārmaiņu vējš, kas var arī neatnest drāmu, ja jau esat atdevuši savus karmiskos parādus un neiet dvēseles uzdevumu virzienā. Tad tie var atnākt tikai kā iekšējs impulss, kā satikšanās ar īpašiem cilvēkiem un sajūta, kad ir laiks izmaiņām. 2025. gadā notiks 4 aptumsumi. 14. marta mēnesa aptumsums jau bija,
Un tas bija 23. zivju grādā, zivju zīmes grādā, un šī te as, uz kuras notiek aptumsumi, ir zivis un jaunava. Aptumsumi vienmēr skar divas horoskopa zīmes, jeb divas enerģijas, un visu aptumsumu tēma ir par balansu starp abām enerģijām, un ar akcentu, kur atrodas ziemeļu mezgls, tā būs tā enerģija, kuru būs vairāk jāapgūst. Šīs aptumsuma cikls sākās jau ar mazu ievadiņu 2024. gada 18. septembrī, jo viņš atradās te uz tās pašas zīmju ases. Un ilgs līdz 2027. gada 20. februārim, kad jūs varēsiet tā kā uzlikt punktus uz i un secināt, kas jūsu dzīvēs ir noticis pa šo laiku. 29. martā ir saules aptumsums, jaunu sākumu punkts Auna zīmē, 9 grādos, un noslēdzas pārmaiņu cikls Auna svaru enerģijās, kas sākās jau sen, 2023. gada 20. aprīlī, mīļie. Un daudzi no jums ir izgājuši rīktīgu transformāciju ciklu, par ko es smalkāk izstāstīšu tālāk, lai jūs saprastu, kas tad tas bija un par ko tad tas bija viss. 7. septembrī un 21. septembrī būs vēl 2 aptumsumi, par kuriem es šoreiz sīkāk nestāstīšu, jo savādāk būs pārāk daudz informācijas, bet šie abi aptumsumi arī skars zivis jaunava asi un turpinās 14. marta tematiku. Šī aptumsuma sērija ļoti ietekmēs zivis, strēlniekus, dviņus un jaunavas. Un Auna zīmes aptumsums spēcīgu izmaiņu rezultātu atnesīs un virzīs uz jaunu dzīves lapas pusi, kādā dzīves jomā mežāžu saunus, svarus un vēžus. Protams, katram intensitāte būs atkarīga arī no tā, uz kādām planētu konfigurācijām trāpa aptums un kādi paralēli tranzīti notiek. Par to šajā lekcijā nav iespējams izstāstīt, jums katram ir citas pozīcijas. Ja jūs jūtat, man vai nu nekas nenotiek, vai nu notiek vēl viss kaut kas, droši rakstiet, izskatīsim privāti. Kā arī jaudīgi dzīvu mainošu, testējošu un liktenīgu notikumu laiks var būt tiem, kam ir 18 līdz 19 gadi, 36 līdz 38 gadi, 55 līdz 56 gadi, 74 līdz 75 gadi, 93 un 94 gadi. Un arī tiem, kuriem notiek šo mezglu pusapgriešanās cikls, kad viņi tā kā samainās vietām, ja, tie akcenti ir citi. Ja šobrīd mēs mācāmies zivtiņu enerģiju, tad pirms apmēram 9 gadiem mēs mācījāmies jaunavas enerģiju, ja? Bet tās pārmaiņas notiek uz tās pašas asas un skar divas dzīves jomas, bet ar citu akcentu. Un šo te pusapgrieziena mezgla pozīciju var sajust tie, kuriem ir 27, 28 gadi, no 46 līdz 47 gadi, un no 65 līdz 66 gadi, un no 83 līdz 84 gadi. Tā kā ļoti uzmanīgi vērojiet, kas notiek jūsu apziņā un apkārt un jūsu dzīvēs. Aptums un laiks ir gan lielu noslēgumu, gan kulmināciju, gan lielu iespēju laiks, kad sākas pārmaiņu cikls, kas var jūsu dzīvē radīt jaunu attīstības virzienu, un tas var attīstīties veselus 18 gadus, vai vismaz 9. Un ja šis aptumsums jums nav būtisks, jo jūs jau esat atdevuši dažādus karmiskos parādus un atraduši savu ceļu, tad tās pārmaiņas varbūt nelielas, viņas varbūt uz mēnesi vai pusgadu, bet tiem, kuriem ir vēl tāds vecums, kad viņi meklē sevi, tiem var būt tiešām šie 18 un 9 gadi, kuri var parādīt, kā attīstījās tas, ko jūs izdarījāt, kādus lēmumus jūs izdarījāt šajā ciklā. Piemēram, es 2006. gadā, kas ir no šī punkta 18 gadus atpakaļ,
Sāku iet garīguma virzienā, sāku nodarboties ar pašizaugsmi, devos pie traumaterapeita, devos Hellingera metodi, sāku piedalīties šajos uzstādījumos, un šobrīd es izmantoju daļu šo zināšanu, vedot savus klientus uz lielāku iekšēju harmoniju. Ja? Tā kā man tā attīstība ir bijusi ārkārtīgi spēcīga, un no tā cilvēka, kas es biju 2006. 2007. gadā, es esmu absolūti mainījusies un redzu ļoti lielus sava darba rezultātus. Paldies visiem, kuri man palīdzēja kļūt par to, kas ir tagad. Jūs arī varat pāanalizēt savu pagātni. Un tas nozīmē, ka ja aptumsumi jums aktivizē karmiskās tēmas un ja ir liela krīze, tad jums kaut kas noteikti ir jāmācās, jāatlaiž un jāpārskata savus virziens. Cilvēki nereti līdz 37 gadu vecumam neapzināti autopilota režīmā atdod karmiskos parādus no iepriekšējām dzīvēm. Un tas ir pilnīgi normāli, ka tieši aptumsumu koridoros sajūt to, kas kļūst nērts, traucējoši, atmirs, sāpīgs, no kā jāšķirs. Vai to var likt sajust jums tie citi, kuri no jums iet prom? Un ja tas tā notiek, tad esat gatavi mainīt virzienu, uztveri attiecības, darbu vai dzīvesveidu un vai attieksmi pret ķermeni, ko nu kuram prasa tieši šis aptums un koridors, kurās jomās tas iekrīt. Iepriekš zivīs ziemeļu mēzgls bija šādos gados un aptums un koridori aktivizēja līdzīgas tēmas. Tas ir tiem, kuriem patīk pāanalizēt pagātni. Jūs tagad varat padomāt, kas jūsu dzīvēs aizsākās vai notika līdzīgs šādos gados. 1950. līdz 1952. no 1969. līdz 1970. gadam, no 1987. līdz 1989. un no 2006. līdz 2007. gadam. Un atskatoties pagātnē, jūs varat redzēt, kā varbūt jūsu dzīve ir attīstījusies sakarā ar lēmumiem, ko jūs tobrīd pieņēmāt, vai varbūt kaut kas būtisks no jūsu dzīves aizgāja. Tas ir ļoti interesanti atskatīties, vismaz man ļoti patīk. Un jūs varat arī ieraudzīt, kādu izaugsmes ceļu jūs esat paveikuši un apbalvot sevi par to, ko jūs esat izdarījuši priekš sevis šajos gados. Aptums un ass vienmēr ir saistīti ar divu pretēju zīmju enerģijām. Šogad un nākamgad būs aktuāls aptums un koridors zīmēs jaunava zivis. Un tas ir sarežģīts kombo. Tas ir ļoti pretrunīga enerģija kombo, jo es uzskatu, ka zivis ir vissarežģītākā apgūstamā enerģija no visa horoskopa apļa. Un šis pārmaiņu cikls mazliet jau jūs iestartēja šajās enerģijās 2024. gada 18. septembrī, bet tikai mazliet, jo ziemeļu mezgls vēl neatradās zivīs, bet aptumsums notika uz šīs asas. Un ļoti jau bija sajūtams šīs enerģijas 2025. gada 14. martā, kad notika šis te mēnesis aptumsums. Un aptumsuma ietekme gan nav beigusies, jo šī tēma ir tikai sākusies. Un aptumsuma laikā pieredzēto pārmaiņu lēmumu ietekme vai impulsi, kas jums ir jāmaina, var iestiepties pat vairāku 10 gadu garumā. Ja? Tas, ko jūs tagad izlēmiet, vai tas, ko kāds cits ir izlēmis, un jūs, piemēram, paliekat šķirtā statusā, vai jums ir jāpārvācas citu valsti, ja? Skatieties, kā var jūsu dzīve ļoti izmainīties. Tas nav visiem, ja? Kad mainās dzīve. Visvairāk dzīve mainās tajos gados, ko es nosaucu, un arī ja aptumsums ļoti trigerē kādas spēcīgas dzīves jomas. Ļoti spēcīga aptumsuma parasti ir jūtami, ja tie iet pa stūra mājām, jeb pa karjeras, ģimenes, attiecību un es asīm, ja, un tā ir 1. 7. māja un 4. 10. māja. Un šo jūs varat vairāk uzzināt, pasūtot savus privātos aptumsuma video, ja, tā kā rakstiet. Un līdz ar šo aptumsumu asi, lai sadraudzētos ar mezglu zivīs,
mums ir jāsaprot, par ko tad ir siltiņa zīme, ja, jo jaunavas zīme ir lejupējošais mezgls, jeb tas, uz ko mēs neliekam galveno fokusu, un mums būs jāmācās balansēt tieši šīs te zivju zīmes enerģijas. Kā es teicu, tas ir ļoti skrupulos, smalks darbiņš un, manuprāt, ļoti sarežģīts. Izskaidrošu, kas tur ietilpst. Un mums būs jāmācās vairāk līdzjūtības pret sevi un citiem. Meklēt ticību augstākajiem spēkiem būs ļoti svarīgi, jo, ja jums būs grūti, ja jūs runājat ar dievišķo enerģiju, vai protat meditēt, vai ticat, ka jūs esat mūžīgi dvēseli, jums būs vieglāk iziet šo laiku, nekā tiem, kas nekam netic. Jo šajā laikā var notikt arī dažādi mistiski notikumi, var rādīties zīmīgi sapņi, var nākties patulkot savu zemapziņu. Ja šis ir laiks, kurā ir pietiekami daudz neizskaidrojamā. Jā, un tie, kas ar to draudzējās, tiem būs vienkāršāks šis laiks. Arī svarīgi attīstīt radošumu, muzikalitāti un iztēli. Un šis laiks mums mācīs plūst un atlaist, kad neko vairs nevar saprast vai kontrolēt, jo haosu mazliet vienmēr siltiņu mezgls atnes, jo šī ir enerģija, kurai nav robežu, kura ir kā milzīgs dievišķais iespēja okeāns, kurā ir pilnīgi viss, gan mirāžas, gan varavīksnes, gan vaļi, gan varbūt pat vienraģi, ja? Jūs saprotiet, tas ir arī tas pārbaudījums, vai tas, ko es vizualizēju, vai tas atbilst vispār realitātei. Tas ir ļoti interesants enerģiju mikslis. Un tiem, kam ir svarīgi, tie var apgūt arī dziedniecības prakses. Jā, par to arī ir Neptūna enerģija. Viņa ir par spēju dziedināt sevi un citus. Var mācīties dažādos kursos, kas ir saistīti ar šo virzienu, vai pirtniecībā, vai kā izgatavot aromātisko eļļu, dziednieciskos tādus tā kā pilienus, vai kā ar krāsām var dziedināt pie Maura Soma, ja tas arī viss ir par Neptūnu. Ļoti mācīties vajadzēs atšķirt ilūzijas no patiesības. Jā, jo šī ir ilūziju ass, jā, un attīstīt skaidru redzējumu un spēju sadzirdēt savu iekšējo balsi. Svarīgi būs skriet ne tikai pienākumu vāveres ritenī un strādāt un visu izdarīt perfekti, bet kādu laiku atrast sev, pabūt vienatnē, pastaigāties dabā, sarunājoties ar dvēseli, varbūt nodarbojoties ar meditācijām, dodoties ceļojumos, arī svētceļojumos, un tieši vienatnē, ja, jo šis ir laiks, kur nevar nogrimt kalpošanā citiem, ja, jo tad jūs varat sākt slimot, jūs varat sajusties ļoti slikti vai bezjēdzīgi vai iztukšoti, ja, tāpēc atrodiet laiku sev, kur jūs varat parunāties ar savu iekšējo balsi un sakārtot domas. Šeit ir arī ļoti var noderēt elpošanas prakses, un jūs varat pat vizualizēt, ka jūs izlaižat to, kas ir sakrājies un atjaunojat enerģiju, jūs varat apgūt šādas tehnikas, jo iztēlē būs ļoti liels spēks. Jūs tiešām varēsiet pat just, kā jūs sevi dziedinat vai citus caur to, ka jūs ieslēdzat iztēli, ņemat palīgā mūziku vai dabas skaņas, un jūs tādējādi apstādināsiet domu skrējienu, ja, jo jaunavas zīme, kas ir pretējā pusē, viņa ir par tādu domu skrējienu, jāizdara tas, jāizdara šitas, jāpaspēj, tas tur aizskriet vēl kaut ko nopirkt, ja, un zivs zīme ir nekas neeksistē, izņemot dievišķo plānu. Mēs esam vienoti ar visu, viss notiek īstajā laikā un īstajā vietā. Es varu atlaist šīs domas, jo tāpat viss notiks īstajā vietā un laikā. Jūs pat varat paņemt kaut ko no šīm domformām, lietot tās kā afirmācijas, elpojot, iztēlojoties vislabāko notikumu scenāriju. Ja? Vislabāk ir iztēloties šo scenārijas, nevis tā, ka jūs pieķeraties, man tas cilvēks tur rados parādu, vai ne, jūs vienkārši ieiet mirklī, jūs jūtaties labi, jūs varbūt
neredzat, kurš tas ir cilvēks, bet jūs ejat nākotnes notikumos un ejat caur sajūtām, caur to, ka man ir labi, es izjūtu pateicību, viss ir atrisinājies. Jā, neskatieties detaļās, jo tad jūs varat vilties, jo dažkārt mēs nezinām, ko mums īstenībā vajag un kā tieši tie notikumi atrisināsies. Dažkārt risinājums ir labāks, nekā mēs varam, vispār iedomāties. Un Neptūns, jeb ziltiņu ziemeļu mēzgls, ir par brīnumiem, par maģisko, par tādu, ak, Dievs, vai tā arī var būt arī par likteņa dāvanām negaidītām. Bet viņas mēs varam saņemt tad, kad mēs nekoncentrējamies skrupulozi uz to, ka jābūt tā, kā es tagad izdomāju, ja? Ejiet sajūtās, ejiet nākotnē caur sajūtām. Ja? Sajūtiet, ka jums ir, ka jūs mīl, kad jūs jūtaties harmonijā ar sevi un pateicieties universam, paldies, ka tas ir noticis, ka tas ir atrisinājis, ka es jau esmu brīvs vai brīva no šī un ka es varu uzelpot. Skatieties, jūs varat radīt brīnumu, kā es vienmēr saku, brīnumu mēs radām tad, kad mēs pieprasam no nākotnes to, kas ir saskaņā ar mūsu dvēseles plānu un intuīciju. Ja jūs pieprasat no nākotnes un vizualizējat to, kas nenotiek, tas nozīmē, ka jūs nedzirdat savu īsto iekšējo balsi. Tas ir ļoti interesants aspekts, ka cilvēks, kurš sevi pazīst un dzird, viņš vēlās to, ko viņš var dabūt, kas viņam ir paredzēts un kas atbilst. Ja jums nav tā, kā jūs vēlaties, tas nozīmē, ka jums jāiet dziļākā sevis iepazīšanas ceļojumā un jāizpēta, kas varbūt pa programmām jums tur sēž no bērnības vai no iepriekšējām dzīvēm, kāpēc jūs vēlaties to, kas jums dod tādu tā kā aplomu, ja? Ja? Tas ir ļoti interesants moments. Un šī as viennozīmīgi ir par dvēseli un par sadzīvi, par praktisko, sazemēto un ikdienas darbu arī, ja? Bet vairāk par dvēseli. Ja? Nepazūdiet ikdienā, atcerieties par dvēseli. Un tas dažkārt var būt ļoti grūti, jo ir pierasts skriet, vāveres riteņos, urbt, kaplēt, visiem pieprasīt kaut ko. Nē, šis laiks par kaut ko citu. Un tagad būs vajadzīgs laiks atlaist perfekcionistu no sevis, atlaist to piekasoņu, izbeigt matu skaldīšanu, pārstāt ļoti dresēt citus. Vienkārši noticiet, ka viņi tiks galā, pat ja neizdarīs ideāli. Un laiks, kad vairāk vajag sekot iekšējiem impulsiem, iedvesmai, ticībai, ka viss ir skaisti salikts Dieva stundu sarakstā un notiks vislabākajā veidā. Arī ļoti labs laiks, lai nodarbotos pateicības praksēm par visu, kas jums ir, par elpu, par to, ka jūs redzat, par to, ka jūs dzirdat, par to, kad ir miers, par to, ka ir zeme, pa kuru staigāt, ja? Par to, ka asteroīds nav trāpījis zemē. Ja? Pateicības prakses un līdzīgas prakses var pacelt jūs augstākās vibrācijās, ja? Jūs varat arī šādi izkāpt no šī te ikdienas stresa, ja? Kad jāpaspēj, jo šī enerģija ziltiņas virza uz to, kad jāpaspēj ir, bet es arī uzticu universam, kad viss notiks īstajā laikā, vislabākajā kārtībā, un es arī ļauju sev atpūtu un laiku sev un laiku vienatnē, ja? Jo, ja jūs esat ar kādu, sevišķi, ja jūs esat ļoti šajās jaunavas enerģijās, tad jūs visu laiku rūpējaties par citiem, jūs visu laiku domājat, vai viņi pēduši, vai viņiem silti, vai viņiem kaut ko nevajag. Izejiet pastaigā. Izslēdziet telefonam skaņu, pasēdiet pie jūras, jūs jutīsiet, kā atjaunojos jūs iekšējā enerģija. Un ja jums nāk raudiens, izraudiet, ja? Apskaujiet sevi, uzdāviniet sev pēc tam gardu kafiju vai saldumiņu, ja? Rūpējieties par savu dvēseli, par savu iekšējo pasauli, un tad jums būs šis laiks visharmoniskākais, kāds viņš var būt. Jo mēs neesam tikai ķermeņi, mēs esam mūžīgas dvēseles, kas izdzīvo kārtējo no dzīvēm, ja? Izdzīvojiet to laimīgi. Un arī labs laiks, kad apgūta bezdomu meditāciju,
Bet tā kā Neptūns ir par iztēli, tad es jums pat ieteiktu apgūt vizualizāciju, ja, jo daži cilvēki nespēja atslēgt domas, un Neptūns ir par mūziku, par iztēli, par tēliem, par ceļojumiem iztēlē, ja. Tāpēc tie, kas nevar vienkārši nedomāt, mācieties vizualizācijas ceļojumus, astrālos ceļojumus, meditācijas ar mūziku fonā, tas var būt arī vadītās meditācijas. Galvenais, lai jūs sajūtat to, ka jums atslēdzās tas ikdienas stress procesā. Un vēl būs jāmācās paļauties un atlaist kontroli, jo zivs un jaunavas aptums un ass ir arī par to, ka notiek ļoti daudz vai pietiekami daudz notikumu, kuri iestrēgst neskaidrības stāvoklī. Jā, it sevišķi akcents šobrīd ir uz zivtiņām, jo ziemeļu mezgls atrodas zivīs, un tā ir enerģija, ko mēs apgūstam, uz kur ir akcents, plus vēl pavasaris 2025. gadā ir ar Merkūru, kurš staigā pa zivtiņu zīmi, arī pauna zīmi, bet zivtiņās viņš būs diezgan ilgi, jā, līdz pat 16. aprīlim, un turpat blakus Venēra staigā pa zivīm, un tas nozīmē, ka notikumi kļūst izplūduši, cilvēki kaut kur pazūd dillēs, nevar saprast vispār, vai tur kāds otrā galā ir, ja jūs sūtat oficiāls vēstules, ja? Mieru, tikai mieru. Mācamies palaist, gaidīt īsto brīdi, varbūt pagaidīt līdz pat 16. aprīlim, kad cilvēki kļūst spriestspējīgi, un mēs uzzināsim, vai tur kāds ir vienkārši nokritis zem galda vai kas tur ir noticis. Dažreiz mēs arī neuzzināsim, kas ir noticis, jo vienkārši zivis ir par uz priekšu, atpakaļ, uz priekšu, atpakaļ, un nevar skaidri zināt, ja, kas tur notika. Un šis aptumsumu koridors ir arī bieži saistīts ar to, ka vienkārši jūs nevarat dabūt informāciju. Jā, es šobrīd ar to ļoti saskaros, jā, un es pat pieļauju, ka cilvēks ir ar psihiskajām slimībām, jā, bet tā kā viņš no darba nav atlaists, tad man ir jāgaida tās nedēļas, lai es pierādītu, ka pēc 30 dienām ir iestājies nogums, un es neesmu saņēmusi ne atbildes uz zvaniem, ne uz vēstulēm. Pacietība, mīļie. Vēlāk maijā, aprīļa otrajā pusē iespējams mainīsies uz labu šis, jo šobrīd ir milzīga zivju ietekme uz, ne tikai uz mūsu karmisko asi, bet vispār, ja. Šī aptumsuma asi ir ļoti par zivīm. Un šis ir arī laiks, kad jums noteikti varbūt būs jāatmin kādu noslēpumu. Jā, tie var būt dzimtas noslēpumi, tie var būt noslēpumi, kāpēc jums rādās vien tie paši sapņi 10 gadēm, ja. Īstais laiks nodarboties ar sapņu tūkošanu, vai nu vēršoties pie eksperta, vai nu pašiem apgūstot tur Junga sapņu simboliku, ja, jo sapņi var būt ļoti runājoši, ļoti koši, Neptūns ir par šo. Ja jūs paši nevarat atrast atbildes, un ja jūs jūtat, ka jums grab kādi skeleti, skapjos kādas traumas paceļās vai mirušie rādās sapņos, ejiet pie viedajiem, pie ekstrasensiem, pie neptūniski dvēseliskajiem cilvēkiem, ja, kas čenelingo vai spēj veidot saikni ar mirušo dvēselēm. Šis ir laiks, kad mums vairāk jāatklāj sevī šīs šķautnes, arī nodarboties ar labdarību, piedalīties ziedošanas akcijās vai palīdzēt hospisā, kur ir mirstoši cilvēki, vienkārši tāpat palīdzēt bez algas. Arī ir par neptūnisko enerģiju harmonizāciju, ja, jo jebkāds dvēseles augstāko līmeņu izpausmes, siltums, nesautība, palīdzēšana citiem ir ļoti atbalstāma. Bet šeit uzmanīgi par to, kur jūs dzīvojat jau citu dzīves, vai jūs dodat no pārpilnības vai negaidot neko atpakaļ, ja, no otra. Jo neptūniskā došana ir tāda augstāko līmeņu. Es tev dodu un negaidu neko atpakaļ. Ja? Es tiešām negaidu. Nevis es meloju sev, ka ja tu pārstās cert, tad es būšu laimīgs cilvēks. Tie ir meli sev, tās ir ilūzijas. Ja jūs ejat pie mirstošiem cilvēkiem, nesot viņiem gardumus vai veltot viņiem laiku, tā ir nesautība.
nesautīgā došana, ja? Vai jūs ziedojat patversmēm vecos palagus un cegas un izvedat kaķīšus, ja? Kaut kur aizvedat pie dakteriem, neko neprasot pretī. Tā ir nesautīgā došana, ja? Šī ir pašapānas, tāpēc es jums to atgādītu, ja? Ilūzijas ļoti, tiem, kuriem tendence ļoti daudz ilūziju var būt, tieši 2025. gada pavasaris ir ļoti iluzori, potenciāli pilns ar ilūzijām laiks tiem, kuri vēl ir tendēti tajās iekrist. Un šis te ir noteikti laiks, kad vajag izprast labāk savu zemapziņu, izpakot traumas, var dziedināt bērnības traumas, izkāpt no idealizācijas, no ideālu standartu prasīšanas un gan no sevis, gan no citiem, jo dažkārt cilvēks visu laiku sevi kritizē, tāpēc, ka viņš nav pietiekami skaists, nav pietiekami tievs, nav pietiekami gudrs šito izbeigt, ja, jo tad jūs jutīsties vienkārši briesmīgi slikti, aizvietojiet šo ar pateicības praksi. Jā, paldies, ka man puks sirds, paldies, ka man ir tās rokas un kājas. Ja? Un tas, ka viņas jums ir, tas ir galvenais, jo visi standarti ir cilvēku izdomāti un īstenībā tie ir meli. Nu, būsim godīgi, jūs varat būt laimīgi, tāpēc, ka jūs esat piedzimuši. Un ziemeļu mezgls zivīs un dienvidu mezgls jaunavā māca mums apstāties un tikt skaidrībā, kur tad ir tas smalkais balans starp to, ka jāstrādā un jāpalīdz citiem ar to, ka mums ir vajadzība arī pašiem laiku paņemt sev, sajust savu dvēseli un plūst tik ļoti nekontrolējot citus un sevi un notikumus, lai atrastu un atjaunotu mieru sevī. Tas ir ļoti būtiski. Un šis tiešām ir ļoti labs laiks arī, kad jūs varat harmonizēties, klausoties mūziku, rakstot dzēju, nodarbojoties garīgām praksēm, sēžot pie ūdeņiem, meditējot. Akcents ir vienatnē, jo Neptūns ir par vienpatību, bet ne par garlaicību. Jo cilvēks, kurš nav sajūtis savu dvēseli, kurš sevi nedzird, tāds nespēja būt viens. Bet ja jūs esat kontaktā ar sevi, jums vienatnē esot, jūs varēsiet visu saukt pa plauktiņiem un izelpot stresu un pateikties, ka sirds pukst un sajusties brīnumaini. Ja jūs nespējat justies labi viens, tad jums ir jāiet dziļākā dziedināšanā. Ja? Iespējams, paliekot vienatnē, jums izlīdīs bērnības sāpes, iekšējā bērna ciešanas. Ja? Šis ir īstais laiks meklēt psihoterapeita vai dziedniekā, kas darbojās ar bērnības traumām, palīdzību. Ja? Jūs varat sasniegt labus rezultātus, meklējiet palīdzību. Ja jūs vienatnē esot, sajūtiet, kā jums sāp kaut kas iekšā. Ja? Un šis ir arī laiks, kad var sagribēties vairāk brīvības, jo šī aptumsuma ass būs ar Urānu aspektā. Un Urāns ir par neatkarību, par pārmaiņām. Tas ir tāds tīņa enerģijas, mūžīgās jaunības enerģija, ļoti patīkama enerģija. Jūs varat paņemt šo, un varbūt ir īstais laiks iemācīties no trakās strādāšanas izkāpt un varbūt sākt strādāt brīvākā režīmā, nodarboties arī ar kaut ko interesantu, aiziet uz kādiem kursiem, izbraukt ar kādu elektromobīli vai piedzīvot kādas atrakcijas, uz kurām iet jaunieši. Un šis ir laiks arī, kad Saturns ir ar aptumsumu asi aspektā. Un tas norāda, ka tie, kas ir sevi pārslogojuši ar darbu, ar atbildību, tiem var atnākt ļoti smagas mācību stundas. Šī aptumsumas ir arī par veselību un slimību, par izolāciju slimnīcās. Tā ir saistīta ar dīvainām saslimšanām, iespēju saindēties ar dažādām vielām, pat šamaņu rituālos jūs varat saindēties, vai ar medikamentiem, vai ar uzturu bagātinātājiem. Šī asa ir arī par psihosomatiskajiem simptomiem, un diemžēl daudziem tie var sāsināties šajā laikposmā līdz pat 2027.
gadam, ja, jo, ja kaut kur jūs ejat garām, ja jūs sevi pārslogojat, ja jūs neuzklausat to, ka jūs ķermenis sauc pēc atpūtas, pēc spā, pēc pauzes, ja, vai jūs melojat sev, tad jums šie simptomi var kļūt arvien spēcīgāki un ir laiks ieskatīties sevi un veltīt uzmanību savai veselības uzlabošanai, varbūt iet analizēt traumas un braukt uz spā un ceļojumos, ja, prom no un aizbēgt no citiem arī var gribēties, ja, aizbēgt dažādi, daži aizbēgt no realitātes apreibinoties. Mīļie, šeit risinājums būs harmonisks tikai tiem, kuri ja jūs būsiet vientulībā un jūs jutīsiet, ka jums nepaliek labāk, jums paliek tikai sliktāk, jums ir vajadzīga speciālista palīdzība, jo sakārtojot zemapziņu, jūs varēsiet justies tik labi, ka jums negribēsies ieraut kraķīt, lai nejustu to, kur jūs atrodaties. Ja? Un šis ir tas stāsts par to, kad šie te dīvainie simptomi, sirds klauvis, galvas sāpes, kaut kādi reiboņi, jums var pateikt, ja, ka jūs kaut ko neredzat. Esiet uzmanīgi. Šis ir laiks, kad vairojam garīgumu, līdzjūtību, labestību, spēju nesautīgi palīdzēt, ticību augstākai idejai, dievam, sargeņģeļiem un turam akcentu šo, jo tas vairos mūsu enerģiju un ļaus izturēt arī visu pienākumu nastu un izdarīt visu, ko vajag. Arī brīnišķīgs laiks doties uz retrītiem, uz performancēm, uz svētvietām, ja, un atslēga, ka tur, kur jūs varat kaut kā pabūt ar sevi, kur nav ļoti skaļi un viss nav baros, vai kur ir klusēšanas retrīts, piemēram, ļoti laba izvēle. Šī ir arī dvēseļu radniecības un pašapmāna un apmānās. Ļoti pretrunīgi, jā, jūs varat satikt dvēseļu radinieku un jūs varat satikt to, kur jūs sev melojat, ka tas jums der. Jā. Ļoti vērojam, neticam tiem, kas jau krāpuši, ka tie kļūs balti, ja tie pat neatzīst savu nodarījumu, negrib mainīties un nelūdz piedošanu. 2025. Gadā pavasarī ļoti daudz var uzrasties cilvēki no pagātnes, bijušie mīļākie, bijušie partneri, bijušie vīri. Var uzrasties arī tie, kas grib jūs finansiāli apmānīt, ja, jo Venēra retrogrādā nav tikai par mīlestību, bet tā ir arī par produktiem, par naudiņu, par vērtību, ja, un ļoti uzmanīga līdz pat 12. aprīlim skatāmies, kas tad no pagātnes mūsu dzīvē ir atnācis vēlreiz, un ja tie cilvēki jūs ir kādreiz apmānījuši vai darījuši jums sāpīgi, tad īstenībā 99%, ka viņi izdarīs atkal. Retrogrādās Veneras cikls, kas ir ilgs no 1. marta līdz 12. aprīlim, ir arī laiks, kad nav iesakāms veidot jaunas pazīšanās, jo var būt risks, ka jūs būsiet pārāk neuzmanīgi un ātri atklāsies, ka tas cilvēks nav tas, par ko viņš ir izlicies, ka tur ir kādi noslēpumi vai varbūt precēts vai lieto kādas vielas. Protams, ir izņēmumi, kā es saku, šī ir arī dvēseļu radniecības ass, ja, un ja tas būs dvēseļu radinieks, tad viņš arī būs foršs pēc gada un pēc 12. aprīļa, kad Venēra aizies taisnvirzienā. Bet vislabāk neatveriet savus sirsniņus uzreiz, ja jūs esat kādu satikuši, vienkārši dodiet sev kādus 3 mēnešus, es pavērošu. Ja? Un ja tas cilvēks izgāžās kā veca sēta, nu tad tas ir riktīgs iluzorā Neptūna piedāvājums. Ja? Un šeit ir amplitūda no tā, ka jūs varat iekulties līdzatkarībā, atkarībā no kāda, jūs varat ticēt brīnumam, kad pārstās dzert, varbūt jūs jau esat tādās situācijās, un šis aptums un koridors, šis cikls līdz 2027. gadam jums liks pārskatīt, vai tiešām jums liekas, ka jums ir jāmirst, jāpārdzīvo, tāpēc, ka kāds vispār negrib mainīties, jā, varbūt, ka tas ir pašapmāns, jā, un tad tas var notikt tā, ka jūs paši varat sākt slimot, dēļ tā, ka jūs neredzat, ka jūs gaidat kaut ko, kas nekad nenotiks. Šis ir arī laiks par nirvāna stāvokļiem, ja, kad tie, kas ir gatavi, tie var piedzīvot ļoti spēcīgas garīgās izaugsmes, ja.
Ja jūs esat augstākajos līmeņos, tad tie līmeņi līdzinās Kristus enerģijai, mātes Terēzes labsirdībai, ja, tādas starp mums ir maz, bet es jums ilustrēju. Ja zemākie līmeņi ir alkoholisms, pilnīgs noliegums, mēli, krāpšana, nodevība, apmāns, pilnīga sirdsapziņas neesamība, ja, ka cilvēks nekad nav vainīgs, saka, tu esi pat vainīgs, es tev piekrāpu, ja. Tas nekas, ka tu neko nesi izdarījis, ja? Ļoti klasiski šī zivjas ir par to, tu taču esi pati vainīga, ka es ceru, ja? Vai pats vainīgs, ka es tev krāpju, jo tu man neuzdāvināji milzīgo rožu klēpi, bet tikai 30, ja? Neticiet, ja? Skatieties reāli, ja? Šeit ir ļoti daudz mēlu iespējams šajā asī, un viņi var izgaismoties, ja? Uz aptums var būt šīs dramatiskās situācijas. Šobrīd es vēroju šovā, kur divas zīmes, kuras skar šis visvairāk, Dvīnis ar strēlnieku cīnās, nenormāli strīdās, jo Dvīnis ir izdomājis, kā strēlniekam ir jāuzvedās un nav pamanījis, kāds viņš ir bijis pirms laulības, ja? Ka tur jau ir bijušas daudz simts citas sievietes, un tagad ir pārsteigums, ka viņš čato ar citām sievietēm un rožu klēpiem un nav pietiekami izmēri, ja? Šis ir pilnīgs iluzoro failu manifests, ja? Kur cilvēki vispār neredz dvēseli, viņi redz tikai pērk, pārdod, un tev ir jāatbilst manam ideālam, un neviens nepaprasīja, vai tu vispār gribi atbilst, ja? Tātad pajautājiet, ko tas otrs grib, ja? Noskaidrojiet, par ko kurš atbild, un dzīvojiet savu dzīvi, un uzklausiet savu dvēseli, jo cilvēks, kas ir saskaņā ar savu dvēseli un ar intuīciju, ir laimīgs cilvēks, un tam nav pārsteigumi, es domāju, ka viņš ir citādāks, nē. Ja jūs dzirdat savu intuīciju, jums nav vairs šādu pārsteigumu. Jūs izvēlaties to, ko jūs sirsnīgi saka, ka tas ir, un tas tiešām ir arī pēc 5 gadiem tā, kā jūs to jutāt. Un šis ir arī laiks, kad var būt ļoti spēcīgas naivuma, lēticības enerģijas gaisā, īpaši pavasarī, ja? Uzmanīgi, ja? Līdz kamēr iet tās planētas pa zivīm, viņas iet visu mārtu, viņas ies vēl aprīlī, ja? Un ļoti uzmaniet, neticiet, rakstiet visus papīrus ar zieģeļiem, neaizdodiet naudu, cilvēkiem, kas jūs agrāk ir apmānījuši, vai atkarīgiem neaizdodiet naudu, ja? Jo viņi, ja jūs viņiem izdabāsiet, viņi nekad nemainīsies, ja? Un tā ir degradācijas atbalstīšana. Un te ir arī stāsts par to, ka var būt ļoti daudz arī finanšu apmāna. Ja, tiem, kuriem ir tendence uz šo, un kuriem ir kādi karmiskie līgumi, ļoti uzmanīgi nav iesakāms slēgt jaunus līgumus pa nopietnām summām līdz pat 7. aprīlim, bet no 7. aprīļa tomēr zivjīs būs arī Merkūrs vēl joprojām kaut direkts. Es teiktu, no 16. aprīļa ir drošāks jau, tā teikt, slēgt naudas līgumu periods sākās, jo tad arī Venēra, kas atbild par finansēm, par mīlestību, būs taisnvirzienā. Tas nozīmē, ka šis ir periods pavasarī, kad jūs varat uzlikt uz vecajiem grābekļiem vēlreiz. Padomājiet, vai jums to vajag. Tas ir pārbaudījuma laiks, vai jūs esat sapratuši, mācījušies no iepriekšējām kļūdām vai nē. Ja jūs neesat mācījušies, tad šis laiks var būt ļoti daudz konfliktiem un vilšanās un sāpēm pilns. Ja? Domājiet, ko jūs ņemiet. Cilvēks, kas kādreiz jūs ir nodevis, visticamāk jūs nodūs vēlreiz. Jo, ja mums kāds nodod, mums dažkārt saka, tu pati vainīga vai tu pats vainīgs, un bieži vien tā nav taisnība, neticiet šiem meliem, jo manipulators nav apmierināts ar kaut ko, un tāpēc viņš izdomā atrast jūsos trūkumus, pateikt, ka jūs tādi un šitādi, ja, bet bieži vien vienkārši viņam vajag attaisno, kāpēc viņš ir jūs piekrāpis vai aizgājis pie mīļākās, ja. Un te ir stāsts par to, kad nevienmēr tas, ko par mums kāds saka, ir taisnība. Sevišķi tad, kad viņam ir izdevīgi no mums aiziet, viņš mums var sastāstīt par tādiem trūkumiem, kuri mums īstenībā nekad nav piemituši. Jūs esat tas, ko jūs par sevi domājat, nevis ko par jums domā citi. Un te ir tas moments, kad neņemiet tos, kuru darbi liecina, ka jūs priekš viņiem nesat bijuši vērtība. Jo darbi runā skaļāk par visiem skaistajiem vārdiem.
Un šis ir arī stāsts par to, kur kāds kādu glābi par daudz, kurš pats sevi negrib izglābt. Jā, var sāsināties bezperspektīvie līdzatkarības scenāriji, un jums šis aptumsumu koridors var atgādināt, ka jādzīvo ir sava dzīve. Jā, ka ir lietas, ko jūs nevarat neietekmēt, nekontrolēt, un jūs tikai zaudējat daudzus gadus pārdzīvojot par to, ko citi negrib mainīt. Un ļoti metam ārā domu, ka nekad nav pietiekami labi, ka jāsasniedz kaut kāda mistiska ideālā standarta pilnība kādā dzīves jomā. Beidzam citiem iznest smadzenes par sīkumiem, liekam tos mierā, ka viņi kaut ko tur dara nepareizi, un vispār nejaucamies citu likteņos. Atceramies, ka mums ir savs liktenis, un galvenais, kas var palīdzēt mums pašiem un citiem, ir noticēt, ka mums pietiek tiem iedot telefonu numurus psihoterapeitam, narkologam, citiem speciālistiem, un kad tas cilvēks, ja gribēs, viņš zinās, kur paņemt, un ka viņš pats var tikt ārā, jo katram piemīt dvēseles spēks, un cilvēka vēlme mainīties ir galvenā atslēgais, kuras viņš izkāpj gan no atkarībām, gan no dažādām problēmām. Ja? Ticība otra dvēseles spēkam dažreiz to ved uz izaugsmi daudz vairāk nekā tas, ka mēs caurām dienām to kaut dzer. Ja? Cilvēks jūtās vēl sliktāk, dzer vēl vairāk, tāpēc, ka viņu neviens neliek mierā. Bet ja jūs redzat, ka jūs liekat mierā cilvēku ar atkarībām, viņš nemainās, un jūs nespējat dzīvot savu dzīvi, jūs slēgt domājat, atkal piedzersies, atkal nepiedzersies, vai atkal piekrāpa man tā sieva bijusī, ja? Kāpēc es viņu atkal kopā, ja viņa atkal iet pa kreisi, un kāpēc viņa no manis grib to, ko es viņai negribu piedāvāt, tad beidziet melot sev, kāpēc jums vajag cilvēku, kurš dzīvo citu dzīvesveidu nekā jums tas ir pieņemami. Jā, iespējams, ka jūs varat izvēlēties citu partneri. Šis aptumsums var skart arī darbinieku un darba devēju attiecības, jo jaunavs ir par darbu, par pienākumiem, kurus mēs veicam ikdienā. Un šeit arī ir ārkārtīgi jāuzmanās no tā, kad kāds ir izdomājis, kad otram ir jāatbilst idealizētām prasībām, vai sācis, piemēram, pārāk darbiniekiem iet pretī, sponsorēt kursus, apmaksāt meistarklases, bet darbinieks sāk vākt kaut kādus parakstus, kuri nostājās pret darba devēju, kurš ir bijis ļoti pretimnākoši. Ja? Šādas situācijas var būt šajā laika posmā, ja, kad jūs vai nu kā darbinieks saskaraties ar to, kad darba devējs jūs nenovērtē, ka no jums prasa kaut ko tādu, kas vispār nav jūsu pienākumu sarakstā, vai kad jums pārmet to, kur vispār nav jūsu vaina. Es uz šādu aptumsumu koridoru aizgāju no darba, jo es tiku vainot tajā, ko es nebiju izdarījusi, ja, un es nevarēju to pārciest. Ja. Man sākās psihosomatiskās saslimšanas, un es nevarēju palikt tajā darba vietā. Vai tas bija uz labu? Jā. Tas, kur es esmu tagad, tas ir brīnišķīgi, un es esmu pateicīga tiem notikumiem, kur toreiz man likās ļoti dramatiski, un man bija ļoti grūti aiziet no šīs darba vietas, bet mana iekšējā balss pateica, ka es nevaru palikt vietā, kur es neesmu vērtīga, kur man var apvainot lietās, kurās es neesmu vainīga. Tas bija pret maniem dziļākajiem principiem, mīļie. Un šeit arī, ja jūs esat darba devējs, tad ir svarīgi nesajaukt to, ka jūs esat darba devējs un jūsu darbinieki nāk izpildīt darbu. Tas nozīmē, ka viņiem ir noteikumi, kur ir konkrēti sarakstīti sarakstiņā, un jūs nejaucat šīs tad dvēseliskās attiecības ar darba pienākumu izpildīšanu, jo šī as ir par pārjūtīgumu. Par to, ka mēs varam sākt raudāt, ka mūs nenovērtē, par to, ka mēs varam sajusties, kaut kādu pārāk daudz ieguldāmies kādā, ja, ka mums kāds ir jāglāb, jo viņš tur ir, nabadzīgs no nabadzīgas ģimenes, kā es viņu atlaidīšu, bet tas cilvēks mūs apvaino, aprunā, pārkāp noteikums. Tomēr turamies pie noteikumiem, ja. Atceramies, kad ir tāds
moments, kad jūs vairs nevarat sadarboties, jo katram galvā ir varbūt nereālistisks prasības vienam pret otru, un tomēr šeit ir jāpaliek pie jaunavas kvalitātēm, kad jūs atceraties, darbs ir darbs, un savas emocijas es nesu ārpusē. Ja ir situācija, kad jūs redzat, ka tas ir izgājis ārpus jau jūsu pieņemamā principu kopumu, ja, tad jūs, protams, ka rakstīsiet atlūgumu vai atlaidīsiet darbiniekus, ja, jo aptumsumu zivis jaunava ir par balansu. Ja jūs pārāk aiziet zivju enerģijās, tad jūs jūtaties kā upuris, jo zemākie līmeņi vienmēr zivīm ir par upuri. Saka, Dievs, ārprāts, ko lai es daru, es neko nevaru izdarīt, man ir tik slikti, un jūs raudat, un jūs pārdzīvojat. Un šeit ir akcents, ka jums ir jāatgriežās tajās jaunavas enerģijās, tieši par to bija šīs 14. marta aptumsums, kur jums fokus ir uz šo skaidro domāšanu. Tā, es atrodos darbā, vai darbinieks izpilda nosacījumus, tā tad visu pārējo, ka viņš tur kaut ko par mani domā, ko man atstāstīja vēl kaut kādi darbinieki, es varu laist grausi, vai ja viņš ir pārkāpis nosacījumus, tad es viņam varu apgriezt algu vai atlaist no darba. Vai, ja jūs jūtat, ka jūs esat darba ņēmējs un darba devējs pārkāpi robežas, sāk jūs apvainot tajā, ko jūs nesat darījuši, tad jūs arī varat domāt par aiziešanu no darba, ja nav iespējams noskaidrot dažādas pārpratumus, un ja darba devējs par jums nerūpējās. Piemēram, šeit var būt situācijas, kur darbā ir nepieņemama apstākļi, caurvējš, augsts, un jūs jau vairākas reizes par to sakat darba devējiem, un viņš izliekās, ka viņš nedzird, jūs saprotat, ka jūs neko nevarat mainīt. Tādas situācijas arī var likt jums domāt par darba maiņu. Šīs situācijas var kulminēt un attīstīties posmā līdz 2027. gada februārim, ja, jo šis cikls ir tikai pašā sākumā. Tā kā gatavojamies. Šī ir arī veselības ass, un par to atbild tieši jaunavas zīme. Un ja cilvēks gadiem nav rūpējis par veselību vai lietojas apreibinošas vielas, tad šīs te aptumsums var atnest ļoti spēcīgas sekas līdz pat nokļūšanai slimnīcā. Un ja jums arī parādās šajā aptumsumā kādas dīvainas alerģijas, nesaprotams simptomi, noteikti ejiet pie speciālistiem un vēlams pie vairākiem, ja, jo šis var būt arī nepareizo analīžu periods, ja, jo Neptūns atbild par kļūdām, par neskaidrību, par neuzmanību, ja, un arī par tādām ļoti slimībām, kuras vispār nevar saprast, kas tas tāds ir, un iespējams, ka tā ir tīrā psihosomatika, tāpēc meklējiet atbildes pie vairākiem speciālistiem un noteikti strādājiet ar zemapziņu, jo iespējams tur arī slēpjās jūsu simptomu kopums. Un šeit arī ir moments, kad jūs varat sodīt arī par pārcētīgumu, ja es pārāk daudz cerat dažādas vitamīnas vai uzturu bagātinātājus, jums arī var atnākt dīvaini simptomi, kas jūs sūtīs pie dakteriem pētīt, kas tad tur no kurienes ir radies. Ja? Noteikti pieslēdziet arī intuīciju un izlasiet visas zāļu lietošanas instrukcijas šajā periodā, jo kļūdas var būt milzīgas, un jo jūs vairāk izpētīsiet visu informāciju, jo jūs mazāk kaitējumu var būt noticot nepareizai diagnozei, varat nodarīt savam ķermenim. Protams, šis neatiecās visiem, šīs nepareizās diagnozes vairāk ir tiem, kuriem aptumsums skar viņus ļoti spēcīgi, tās var būt jaunavas, zivis, strēlnieki vai dvīņi, un arī tie, kuriem iet pa veselības sektoru šis aptumsums. Par to būs tālāk manos video. Un ļoti būtiski ir tiešām neignorēt šos simptomus, ja, jo jūs varat arī ielaist kādu kaiti, ja jūs domājat, būs jau labi, pats jau pazudīs. Nē, viss, kas sākās aptumsumos, tur ir jāpievērš uzmanība un tiešām ejiet, izpētiet no visām pusēm savu to simptomu. Jums var būt tiešām parādīties dīvains klepus lēkmes, ja jūs esat vietā, darba vietā, kur jūs nevarat izrunāties šefu, vai jums ir laulāto attiecības, kur jūs neuzklausa, tur nespēks, panikas lēkmes, reiboņi, astma, visādi brīnumi var notikt. Tas nozīmē, kad skatāties, vai jūs esat tur, kur jums vajag būt.
būt. Iespējams, ka tās attiecības, darba vieta vai ģimene ir uz izdiršanas robežas. Un arī karmiski var notikt saslimšanas, ja jums tas ir ierakstīts dvēseles plānā. Vēl viens moments ir tas, no kā vajag izvairīties, no brīnumu gaidīšanas. Jā. Ja jūs esat nekonstruktīvi ieguldījuši savu enerģiju, tad jūs varat pieredzēt ļoti karmiskas sekas un vilšanās, ja, kad es tā ticēju brīnumam un tur nekas nenotika. Ticība brīnumam arī ir no zivtiņu enerģijām, tas ir arī par šo te karmisko mezglu, ziemeļmezglu zivīs, bet ticība brīnumam ir bieži vien ļoti nepamatot enerģija. Un ideja, tā ir ideja, kas nāk no bērnības. Tā ir parasti nāk no tiem momentiem, kad bija ļoti slikti, jo kāds krāpa dzēra vai vecāki strīdējās, un bērniņš lūdza dieviņu, lai tētis nāk mājās, vai mamma visu laiku gaidīja, kad viņas, tā teikt, partneris beigs dzert, ja, un šis ir ļoti bērnišķīgs elements, pārstājiet ticēt brīnumam, kurš ir saistīts ar citu cilvēku uzvedības mainīšanos. Jūs variet ticēt brīnumam, kas attiecās uz jums, ja, kad jūs tiešām varat ticēt, bet visu, kur ir iesaistīts tas, ka brīnums notiks, ja kāds izveseļosies vai ja kāds pārstās kaut ko darīt, tā ir ilūzija, tā ir bērna ticība, kura pārsvarā beidzās ar ļoti sāpīgu vilšanos. Tā. Un vēl ir tāds īpašs moments, ja, par to, kad nespiediet sevi uz konkrētām atbildēm. Ja tās jums nenāk viegli šajā aptums un koridorī, tad ļaujiet noteikti sev vēl padomāt, kamēr Merkurs līdz 7. aprīlim un Venēra iet retrogrādā kustībā līdz 12. aprīlim. Merkurs zivīs būs līdz pat 16. aprīlim, jā, un tas nozīmē, ka tad, kad tas ieies jauna zīmē, kas būs no 16. aprīļa, jūsu domāšana var kļūt tāda skaidrāka un jūs varat būt gatavi enerģiskiem lēmumiem. Ja jūs esat jau sen nobrieduši kādiem lēmumiem un par to domājuši jau pirms šī aptumsuma, tad tie var vienkārši tapt pieņemti, jā, emociju uzplūdā, jā, un radīt jūsu dzīvēs izmaiņas. Tas ir ok, jo tas nozīmē, ka aptumsums ir nostrādājis kā kulminācija, un kā reiz šis mēnesis aptumsums ir arī tieši par kulminācijām un par tādiem emocionāliem uzplūdiem. Bet, ja tās idejas ir radušās tagad marta 2. pusē, tad ļoti uzmanīgi, lēnām pār tiltu, vēlreiz pārdomājiet, izdomājiet un atstājiet varbūt tos lēmumus uz aprīļa 2. pusi vislabāk, un tad vēlreiz padomājiet, vai tiešām tas lēmums jums ir labs, un ja jā, tad, protams, uz priekšu, ja. Mezglu pozīcijas cieši saistītas ar to, ko mēs daram ikdienā, ja, un dažus var vilkt uz cita tipa darbu. Jā, kur jūs varat glābt, palīdzēt, dziedināt citus, kur sajūtams arī dvēseles piepildījums, ja. Kā arī izvairamies no darbaholisma un no pārslodzēm, jo tad jūs var nolikt paslimot, jo jūs neiedziļināties savā dvēselē, intuīcijā un neatvēlat sev laiku. Šī aptumsumas zīves jaunā ar akcentu uz zivīm neatbalstīs tādu variantu, kad jūs strādājat. Jābūt balansam starp pienākumiem, darbu, praktisko un to enerģijas daudzumu, ko ieliekat rūpēs un palīdzēšanā citiem un cik vēl dodat arī laiku sev, savai garīgajai izaugsmai, savai intuīcijas attīstībai, garīgajām praksēm, pabūšanai dabā un ar sevi, lai sakārtot savas domas un jūtas. Ja jūs sajūtat, ka esat pazaudējuši ticību savam darbam un cilvēkiem, vadītājiem vai attiecībām, tad jūs variet doties prom. Ja nesapratīsiet uzreiz, ko vēlties un ko vajag mainīt un nesakosiet intuīcijai, tad notikumu krāsas var sabiezināties, nereti parādot caur sapņiem, murgiem, slimību, dīvainiem simptomiem, reiboņiem, nespēkiem, ģīboņiem, pat ja, ka jūs melojat sev un ka laiks iedziļināties un papētīt, uz kurieni tad jūsu dvēseli vēlās jūs virzīt.
un pārskatīt savas prioritātes. Balans veidosies arī tur, kur jums varbūt ir pilnīgi materiāls realitātes darbs. Izdarīju, aizmirsu, izgāju no ofisa un aizmirsu par darbu, bet jums ir radoši hobiji, jūs ejat varbūt eņģeļu skolā vai dziedinat dzimtas paternus caur Hellingeru metodi, jūs varbūt gleznojat vai rakstat mūziku vai dejojat kādas intuitīvās dejas vai vēl ko līdzīgu darat, tad būs jums šis te balans starp intuitīvo un saprātīgo, starp darbu un to, kas ir vajadzīgs jūsu iekšējai pasaulē, ja? Starp dziļi skaisto un to, kas ir vienkārši pelēkā ikdiena, ja? Un tas ir ļoti svarīgi uzturēt šo te līdzsvaru, pabarot gan dvēseli, gan ķermeni, ņemt vērā gan intuīciju, gan arī to, ko saka jūsu prāts, ja? Jo atslēga ir balansā. Mēs nevaram izslēgt vienu vai otru enerģiju, jo, ja jūs arī pārstājat strādāt un aizejat kalnos meditējot, ko tad jūs ēdīsiet? Jā, balansējiet šīs divas jomas, un ja būs balans, tad jums būs veselība, jums nebūs vilšanās, jums nebūs šīs sajūtas, ka jūs piemāna, jums nebūs vajadzīgi šie dīvainie simptomi. Jā, un tiešām šis ir laiks, kad jūs varat arī apgūt psihosomatikas kādus kursus vai izlasīt grāmatas, jo svarīgi ir iemācīties tūkot ķermeņa sūtītos signālus, ja, kur jums varbūt kaut kāda sirds tur iesāpējās, sažņaudzās, kaut kas vēderā, ja, vai kādas tirpiņas izskrēja, ja, vai tāda sajūta, ka spēks no jums izgāja, ja. Neptūns ir arī īstenībā par psiholoģiju, ja, un tā ir ne tikai iešana pie psihoterapeitiem, psihologiem, bet, lai jūs labāk saprastu sevi un citus, jūs varat klausīties podkāstus vai lasīt grāmatas vai vienkārši kaut kādus video YouTube klausīties, jo jūs vairāk sapratīsiet, kā zemapziņa caur jums strādā, kā tā ietekmē jūsu izvēles, partnerības izvēles, ja? Jo jūs vairāk sapratīsiet, kas varbūt jums ir liekas, kur jums ir jāaiziet pie kāda speciālista, lai kļūtu tādā lielākā harmonijā, nokļūt ar sevi. Šī ir arī nolieguma un patiesības paslaucīšana zem paklājās. Ja? Realitātes ignorēšanas momenti ir ļoti iespējami šajā aptumsumu koridoru ciklā, ja, kas sākās jau 2024. gada 18. septembrī un ies līdz 2027. gada 20. februārim. Tā kā vērojam ļoti uzmanīgi signālus, zīmes un simptomus, un to, vai mums patīk mūsu dzīve, vai tava dvēsele priecājās par tavu dzīvi, vai tu sajūt šo iedvesmu, šo pateicību, ja, par partnerību vai par darbu, ja, ka te mājās domā, ka Dievs, ka man bija brīnišķīgs darbs, ja. Iedziļināties sevī, un ir ļoti svarīgi atrast jēgu, sajust iedvesmu kaut kur dzīvē. Pat ja darbs ir citāds, būs ļoti svarīgi, ka jums ir kāda cita iedvesmas avoti, ja, kur jūs varat sajust, kad dzīve ir skaista un jūs dvēsele dzied. Un noteikti šis ir laiks, kad ja jūs esat jau kādu laiku gatavi kaut kam lielākam, jūs varbūt jau sen mācaties elpošanas tehnikas, kas arī ir par Neptūna enerģijām, vai jūs apgūstat meditāciju vadīšanu, vai jūs varbūt rakstat mūziku, bet turat zem pūra, ja? Ja jūs esat varbūt dziedniecības kursos, vai jūs esat astropsiholoģijas kursos, ja? Un jums nāk klienti, bet jūs viņus tā kā mazliet pieņemat, tad reiķināties, ka visums jūs var izspiest no tā darba, kas neatbilst jūsu dvēseles izaugsmai. Jūs pat varat paslimot, ja, lai pieņemt lēmumu, kurš jūs vedīs uz pareizo virzienu, jo universums sūta dažreiz mūsu signālus, kuri mums ir ļoti nērti, lai mēs paņemtu to, kas mūs padarīs nākotnē ļoti laimīgus. Uzticieties šīm zīmēm, lai top tas labākais. Un šajā pašā ziltiņu jaunos asī būs nākamie aptumsumi. 2026. gadā, 3. martā, būs mēnesis aptumsums, 28. augustā mēnesis aptumsums, un 2027. gadā būs
20. februārī vēl viens mēnesis aptumsums. Tas nozīmē, ka šajos te periodos šīs tēmas, kas tagad ir iesākušās, attīstīsies, ja? Jo tie ir kulminācija momenti vai nobeiguma momenti, ja? Esiet gatavi pārmaiņām, ja? Jo viņas noteikti top. Un ticam, ka visas pārmaiņas ir uz labu. Un, ja kādam interesē vēl paskatīties atpakaļ, tad bija pusapgrieziena mezglu cikls, kas aktivizēja tā kā šo pašu asi tikai no pretējās puses. Un jūs varat pāanalizēt un padomāt, kas tad notika jūsu dzīvēs 1959. gadā līdz 1961. No 1978. līdz 1979. No 1997. līdz 1998. No 2015. līdz 2017. Kad ziemeļu mezgls bija jaunavas zīmē un dienvidu mezgls bija ziltiņa zīmē. Man ļoti patīk papētīt pagātni. Ja jums patīk, jūs varat paanalizēt, vai kaut kas līdzīgs notiek. Tieši pa kādām jomām jums kas notiek, būs atsevišķos video, kas būs gan pēc jūsu saules zīmes iespējams iegādāties, gan arī pēc jūsu ascendenta, ja? Un tur būs izskatītas, apmēram kādas 4 dzīves jomas vai pat 8, ja? Jo asis iet pa 2, ja? Zīmēm uzreiz, ja? Tā kā laipni lūgti pieteikties. 29. martā notiks saules aptumsums, un tas būs jaunu sākumu punkts jauna zīmē. Un šis aptumsums jau ir garāka cikla beigas, kas aizsākās 2023. gada 20. aprīlī. Un šī ir jums vēl pēdējā lieliskā iespēja šajā aptumsuma ciklā atvērt jaunu lapas pusi savās dzīvēs šajos jautājumos, par kuriem tālāk es runāšu, kas var atnest ļoti ilgas izmaiņas tuvākos 9 gadus, kas būs redzamas un attīstīsies, vai pat 18 gadus. Jūsu dzīvi pārveidos tas, ko jūs izlemsiet tagad. Un saules aptumsumi notiek jaunā mēnesī un iezīmē jaunu cikla aizsākumu. Līdzīga aptumsuma bija šādos gados. Ja jūs vēlties, jūs varat padomāt, kādi līdzīgas tēmas bija aktuāls vai kādus lēmumus jūs izdarījāt vai kādas pārmaiņas notika šajos gados. No 1967. līdz 1969. No 1986. līdz 1987. No 2004. līdz 2006. Un tagadējais cikls sākās 2023. Un šis ir pēdējais aptumsums, pēc kura, protams, rezultāti var atnest izmaiņas ļoti daudz gadu garumā uz priekšu vēl skatoties. Un šī ir attiecībās. Iniciatīva, es pats, visu es pati, un otrs, šī ir sadarbības as, ja, kur es sadarbojos ar kādu citu pasaulē. Un te bija un ir arī aktuāla tēma, ko tad es varu izdarīt vienatnē un ko es varu paveikt pārī, tādējumā ar otru. Šī ir arī laulības, kompromisu mākslas, un tā pieprasa arī mācīšanos izteikt savu gribu. Pateikt nē, pat ja otrs sadusmosies, sajust un novilkt sev vērtas psiholoģiskās robežas attiecībās un fiziskās robežas nodefinēt. Tā ir arī as, kur ir par atļauju un spēju izprast un izpaust savas dusmas konstruktīvi. Mēs mācījāmies konfliktu mākslu šajā laikā no 2023. gada, jo tikai tādas attiecības, kur katra partnera viedoklis tiek respektēts, var ilgtermiņā saglabāt harmoniju un balansu un nesakrāt zemūdens akmeņus. Un jāmācās balansēt šīs enerģijas bija tā, ka ar ziemeļu mezglu auna zīmē mums bija vairāk jāizvairās no pārāk lieliem kompromisiem, no pārāk lielas mīkstmiesības, ja, no pārāk lielas noklusēšanas, kur pilnīgi varbūt kāds pazaudēja savu es attiecībās, izdabājot un atbalstot otru par katru cenu, pat baidoties pateikt, ko tad es īstenībā gribu, ka tik otram ir labi.
Un šis labiņo stratēģijas moments varēja novest pie bēdīgiem rezultātiem un lielām nepatikšanām. Un ja apakšā vēl bija kāds paralēli notiekošo aptums un pašapmāns, es jau varu tā kā īstenībā nemaz negribu un nevaru, tad viss attiecību tēmā varēja irt pa vīlēm un vai vēl turpinās irt nākamajos aptums un koridoros. Un šis ir laiks, kad aizliedzot daļu sevis un ķeroties pie savu dusmu noklusēšanas, kaut kas ārpasaulē varēja jums sākt spoguļot tādu agresiju, kas varēja likt piespiest domāt, ja, jo tad, kad cilvēks, es jau neko, bieži vien ārpasauli parāda, kad īstenībā tas cilvēks, kurš saka, es jau neko iekšēji ļoti dusmīgs un uz jums kāds kliedz. Uz jums var kliegt tik ilgi, kamēr jūs nepasakat stop, ar mani tā nevarēs. Un ja tu tā darīsi, es iešu prom. Ja, dažreiz tieši tik radikāli, bet to parasti var izdarīt attiecību sākumā. Ja jūs jau esat ilgtermiņā atļāvuši, tā kā pa sevi mīdīties vai kliegt, tad jums ir jālieto citas gudras komunikācijas stratēģijas, kur jūs arī varat vērsties pie psihoterapeitiem vai psihologiem, lai saprastu savu savstarpējo attiecību dinamiku. Un kā tad īsti var izteikt dusmas, lai otrs saprastu, ka viņš nav slikts, bet par ko tieši es sadusmojos un ko es gribu izmainīt mūsu miedarbībā. Un šis noteikti bija ļoti izaicinoša aptumsuma cikls, jo tas bija aspektā ar Plutonu mežāžu zīmē. Un Plutons ir par drāmu, par krīzi, par varas cīņām, par dažviet par tādu maģiskās ietekmes, draudiem, ka kāds jums tur sāk likt smiltiņas kaut kur bērt, pat līdz tādam varēja aiziet šīs te aspekts, jo man bija seansos cilvēki, kuri risināja situācijas, kur ģimenes locekļi mēģina, ietekmēt, atstāja zīmītes dažādas dīvainās vietās, un mēs strādājām to, kā atlaist šo te ticību, kad var ietekmēt, ar maģisko šo te zīmīšu atstāšanu, Ja jums interesē tēma, kā atbrīvoties no ticības tam, ka jūs šādi var ietekmēt, laipni lūgti pieteikties uz manu lekciju, kura izmainīs jūsu uztveri radikāli. Un šeit ir arī temats, ka jums varbūt vajadzēja izstrādāt savas bailes. Jo, ja jūs balstījāt attiecības uz bailēm, kad man ir baila palikt vienai vai vienam, tad tās drāmas kļuva arvien košākas, arvien briesmīgākas, jo viss, kas ir balstīts uz bailēm, tas agri vai vēlu sabrūk. Jo Plutons, kas bija aspektā ar šo te aptumsumu koridoru, aptumsumu asīm, ir par radikālām izmaiņām. Tas ir tā, kad beidziet melot sev, beidziet pieļaut, ka jums manipulē, tas izceļ no dzīlēm visu, no kā mēs baidamies, un parāda ir vai nav tur no kā baidīties. Plutons ir par balts vai melns, visu vai neko, un daudzi cilvēki izgāja dramatiskiem notikumiem, tad tie varēja būt saistīti arī ar biznesa attiecībām, ar darba attiecībām, ar nodokļu inspekcijām, ar to, kad kādi pazīstami cilvēki uzsūta kontroles, Manos seansos bija ļoti daudz šādu piemēru, kur cilvēki strādāja cauri šīm tēmām, lai varētu saglabāt kaut kādu līdzsvaru un izprast, kāpēc ar viņiem tas notiek. Ja jūs nesaprotat, kā veidot harmonisko attiecību dinamiku, noteikti versieties pie speciālistiem, kas jums palīdzēs iegūt citu redzējumu. Uz ko tad jums ir tiesības un uz ko tad ir tiesības partnerim un kā veidot balansu. Katrā ziņā Plutons nojauca visu, kas nekalpo vairs jūsu augstākajam labumam nākotnē, jo Plutons ir ļoti radikāla ietekme, tā ir radikāla planēta, un tos, kur karmiskie līgumi ir nobeigti, vai kur bija jau smagas nodevības, kur kāds ļoti labiņais to pacieta, tās attiecības vienkārši tika nojauktas līdz pašiem pamatiem. Un noteikti bija arī vairāk konfliktu, vairāk domstarpību, vairāk dažādu risināšanu, bet tas šajā periodā bija pat labi, tāpēc, ka šis periods bija par to, kā izpaust dusmas, nevis kā noklusēt dusmas. Noteikti noderīgi bija arī tas, kad daļa cilvēku studēja vairāk,
kā interesanti, kā atpazīt psihiski slimu cilvēku, kā atpazīt to, kas varbūt ir nedaudz tur abjūzers vai maņaks, vai kādam pat kāds sekoja, ja, internetā un teica, vai, tu esi pati pievilcīgākā, ja, brauc pie manis, ja, jo Plutons ir arī par šādiem tipiem, kuri pārkāp robežas, kuri izraisa mums bailes, kuri mums piedāvā kaut ko mēs negribam, mums varēja arī darba vietās kāds piedāvāt, to, kas ir ārpus darba pienākumiem, ja. Tā kā šis periods bija ārkārtīgi intensīvs. Un labā ziņa, kad šis Plutons vairs skarbā aspektā nav ar šo aptumsumu, kurš būs 29. martā, bet šis aptumsums arī var būt dažiem sarežģīts vēl joprojām, kuri nav izgājuši šīs te mācības stundas, jo tas, ka viņš tagad notiek, tas nozīmē, ka viņš dod iespēju vēl izdarīt, pabeigt šos tematus, kuri varbūt vēl līdz galam nav izprasti. Ļoti svarīgi ir izprast cilvēku psiholoģiju šajā laikā. Ja jūs neatšķirat, vai ar jums manipulē, vai tas cilvēks ir narcis, vai viņš ir psihopāts, varbūt, ka viņš ir nedaudz psihiski slims, ja jūs to visu ignorējat, tad jūs vispār varat sākt ticēt tiem meliem, ko par jums stāsta, piemēram, manipulators. Ja viņš jau nestāsta to, kas jūs esat, viņš stāsta to, kas jums ir izdevīgi. Ja? Ļoti iesaku klausīties psihologu podkāstus tiem, kuri ir iekūšies situācijas, kur viņi raud un jūtās kā upuri, jo kāds viņiem ir pateicis, cik viņi ir slikti un cik attiecības bija sliktas. Ja? Jums ir jāuzceļ sevī jauna gudrība par to, kā īstenībā bija. Ja? Un to jūs varat caur informāciju, caur speciālistiem, caur podkāstu klausīšanos un tiešām ieguldiet enerģiju, lai izprastu labāk, kas notiek, ja? Jo, ja jūs noticēsiet šim, tad jūs varat turpināt pievilkt šādus te abjūzerus, manipulators un kretīnus, piedodiet par tiešumu. Šī te aptumsuma pozīcija un šī as noteikti spēcīgi testēja šādas saules zīmes – aunus, svarus, vēžus un mežāžus. Ja? Šīm zīmēm varēja būt visvairāk dažādu konfliktu vai situāciju, kur bija jācīnās, ja? Vai jārisina kaut kas. Un daļa pat ir nokļuvuši līdz šķiršanās momentam, jo atklāja, ka attiecībās, diemžēl, pastāv šie te slēptie protokoli, nodevības, ja? Par to arī ir šī te Plutona pozīcija. Un fonā vēl šīs Neptūna enerģijas jau sāk iet no pagājušā gada, ja? Kas vēl pastiprina šo kā atklājās viss, kas ir neīsts. Ja, un šis pēdējais aptumsums šajā gadā dos iespēju pieteikt savu iniciatīvu, arī varbūt izrunāt to, kas ir sen sakrājies, izpaust savu dusmu enerģiju, pateikt savu es gribu, man vajag, pat ja tu tam nepiekrīti, pat ja tu nenāks līdzi, es to tāpat darīšu, jo par to ir šī te auna enerģija, kurā būs šis jauns mēnesis. Tas ir es gribu, tas ir tavs es, tava enerģija, tava iniciatīva, un pārstāt nedarīt kaut ko, tāpēc, ka citi tur nav ar mieru ar jums kopā. Nē, šis ir laiks, kad es gribu, man vajag, darīšu. Tas ir par ego. Jo tikai cilvēks, kurš var pieteikt arī savu ego un kurš var izdarīt kaut ko priekš sevis, būs piepildīts, būs priecīgs un pēc tam viņš tāds laimīgs atgriezies no tā, ko viņš gribējis uzdāvināt vai pieredzēt, varēs atkal harmoniski iedarboties savu partneri. Cilvēks, kas sev visu laiku aizliedz, kļūst arvien neapmierinātāks, jo viņš visu laiku gaida no otra. Un, ja otrs ir neatbalstoši vai nepiekrīt, viņš iztukšojās, viņš tagad tāds tukša tāda čaumaliņa mētājās, ja, viņam visa dzīve ir, kā otrs paskatījās, izdarīja, neizdarīja, viņš baidās, ja. Šīs attiecības ir pakļauts vēl joprojām lielam pārbaudījumu zonai un stresam, ja, un balansē uz izjukšanas robežas. Un šeit ir vēl moments par to, kad jūs variet arī saprast, ka dusmas jau nav slikts kaut kas, ja, jo mēs ļoti daudzi nākam no bērnībām, kur dusmas bija kaut kas aizliegts, kur es, piemēram, nāku no bērnības, kur vispār man tēvs teica, nedrīkst dusmoties, vispār, ko citi padomās, ja, mūsu ģimenē dusmas bija aizliegtais saraksts, ja, bet dusmas vienmēr parādās tur, kur kāds pārkāp mūsu robežu, tur, kur mēs laicīgi neesam instruējuši, ar mani tā nevar, man vajag šitā nedari, to neņem, ja, man
nepatīk, ka tu ņem tur manas lietas bez atļaujas, lūdzu pajautā, ja? Un dusmas vienmēr ir kā tāda aizsarga reakcija, kur kaut kur mums kāds ir pārkāps mūsu to robežu, bet dažkārt cilvēks, kurš nāk no destruktīvas bērnības, viņš pat nesaprot, ka tā ir viņa robeža, jo viņš nekad viņu nav nodefinējis. Jūs pat varbūt nesat padomājuši, vai es vispār drīkstu atteikt kādam, kurš nāk un vienkārši traucē man darīt lietas, jā, pateikt, stop, man ir jāpabeidz mans darbiņš, un tad es iešu tev taisīt vakariņas, jā. Mācaties, kas ir personības robežas, kas ir personīgā telpa, ko jums drīkst teikt un ko nedrīkst. Jo, piemēram, aizrādījumi par to, kā jūs izskatāties, kāds jums ir svārs, tā ir jūsu personīgā telpa, un īstenībā šo jums nedrīkst aizrādīt neviens cilvēks. Ja jūs viņam pasakat stop, es negribu dzirdēt komentārus, ja? Un daudz cilvēku to nezin, un tad jūs domājat, kāpēc man tik slikti, kāpēc sēdu vēl vairāk, tāpēc, ka man tur atļaujās visu laiku mani komentēt, ja? Vēl novelciet, paskatiet, viss stop, es negribu šo jautājumu tev runāt, tas īstenībā nepieklāja, ka tu par to runā, ja? Variet izlasīt grāmatas vai paklausīties psihologa lekcijas par to, kas tad ir personīgās robežas, lai jūs labāk varētu nodefinēt to, kā jums būs ērti, ja? Jo tas ir ļoti svarīgs aspekts šajā te auns un svari asī, ja? Kura ir, ja? Par vēl joprojām viņa ir spēkā, ja? Pēdējais laiks to izdarīt, ja? Un iemācīties šo te apzināto dusmošanās un dusmu izdarināšanas mākslu, jo pareizi virzīts dusmas ir dzīves enerģijas degviela, bet dusmas, ko jūs noklusējat, ir jūsu slimību autors. Jums tur var būt kuņģa čūla, jums var būt klepus, jums var būt slikti, ja, non-stopā, ja, un tā nav par saaugstēšanas, par tādiem hroniskajām kaitēm, par atvilni un par to, kad jums tur ir žulcakmeņi, ja, jo jūs vienkārši, nekur nekustaties, jūs nevarat izpaust dusmas. Dažkārt ar dusmu izpaušanu nepietiks galīgi, jo jums iespējams vispār ir laiks šķirties un iet prom, jo jūs varbūt dusmojaties uz otru, ka viņš neatbilst tam, ko jūs esat izdomājuši, bet otram cilvēkam nav jāatbilst tam, ko jūs esat izdomājuši, ja? Un te ir svarīgi vienoties par tām robežām, vienoties par pienākumiem, ja? Jo šī ir attiecība un sadarbības as, ja? Un jo jūs skaidrāk izrunāsiet, kurš ir gatavs darīt un nav gatavs darīt, jo, it sevišķi, ja jūs to izdarat attiecību sākumā, tad jums nebūs liels vilšanās, kā, ja? Bieži vien vilšanās, tāpēc, ka cilvēks ir izdomājis, kā otram ir jārīkojas, un šī ir vislielākā ilūzija, kas rada milzīgas ciešanas nākotnē. Un jums ir arī jāsaprot, kad, ja jums liekas, ko tas man dos, ka es tādu konfliktēšu gudri vai vilkšu robežas, tas jums dos to, ka jūs ieraudzīsiet, ka otrs varbūt jūs respektē vai pilnībā nerespektē. Ja respektē, tad jūsu attiecības kļūst dziļākas, harmoniskākas, veselīgākas, ja? Tādas, kur jūs jutīsieties labāk, ja, jo jūsos nesakrāsies šis te aizvainojums, ja. Aizvainojums vienmēr ir bērnības enerģija, ja, jo bērniņš nevar pateikt vecākiem, ko viņš grib, kas viņam nepatīk, viņš var tikai raudāt, apvainoties un pakļauties. Bērnība ir pagājis, mācieties izteikt, ja, un izteikt tā gudri, kad mani sadusmoja tava rīcība tāda un tāda, nevis es uz tevi dusmojos. Ja jūs sakat, es uz tevi dusmojos, cilvēks nesaprot tieši par kuru rīcību jūs dusmojaties, viņš var saisties slikts. Saprotiet, slikts, ja? Jo ļoti bieži bērnībā mums nav izskaidrojis neviens konkrēti, kad mani sadusmoja tas, ka tu noliki zeķes neīstajā vietā, bet mums teica, es tevi esmu dusmīgi vai vienkārši pat neteicu un vienkārši bija pārgriezt seja un kaut kur nes kaut ko, ja? Mācieties paskaidrot, jo tad cilvēks sapratīs, ka jūs dusmojaties par konkrēto rīcību un kā jūs gribētu, lai tā rīcība notiktu citādāk izskaidrot, bet nevis, ka jūs esat dusmīgi uz šo cilvēku. Jo ja jūs esat dusmīgs cilvēku, cilvēks var domāt, ko viņš neko nevar izlabot, ja? Šī ir viena no tādiem knifiņiem, ja, ko jūs varat izmantot, ko es jums gribēju pateikt, ja? Un vēl viens moments, kad ja jūs nevarat pateikt, ko jūs gribat, ja jūs nevarat sev paņemt to, ko jūs gribat, tad jūs nedzīvojat, kā jūs vēlties, un neattīstat sevi. Un otrs, nekādi jūs nevarēs padarīt laimīgi, jo jūs nemaz sevi nepazīstat, jūsu īstās būtības nemaz nav.
Jūs esat otra cilvēka ēna, pielikums, ja? Un pārsvarā tas nozīmē, ka jūs reaģējat uz katru viņa kustību. Slikts garstāvoklis jums arī ir slikts garstāvoklis. Viņš kaut kam nepiekrīt, jūs arī sēžat mājās. Šito izbeigt, ja? Tas auna mezgls ir par to, ko es gribu izdarīt, ko es gribu paveikt, pat ja otrs sadusmosies, ja? Es arī sadusmošos, ja man neļaus iet uz zirgu izjādi, ja? Kamēr otrs tur skatās hokeju. Es arī gribu izklaidēties, un iet vienpatībā izklaidēties ir ok, jo auna zīme ir par tādu enerģiju, kur cilvēks apmēram zeme bija neiztaisīta un tukša, un es tagad celšu savu vigvamu, ja? Nu, celiet savu vigvamu, ja jūs gribat, kad tad jūs dzimsiet vēl citu dzīvi, lai viņu uzceltu, ja? Celiet tagad, ja? Auna zīmes aptumsuma saules ir arī par neatlikt, ja? Uz ilgu laiku, ja? To, ko jūs gribat, bet ir svarīgs moments, tā kā šajā pavasarī ir daudz retrogrādo planētu, tad, ja jūs kaut ko nopietni esat iecerējuši, piemēram, tur atvērt kaut kādu lietu vai kaut ko dārgu pirkt, ja? Vai varbūt jūs tur gribat biznesu dibināt, ja? Parakstīt papīrus, tad labāk parakstiet, vislabāk aprīļa vidū, pēc 16. aprīļa, kad Merkūrs būs aizgājis auna zīmē, kas vairāk atbalsta skaidru domāšanu, ātru domāšanu, ja viņš būs izgājis no ziltiņu zīmēm, ja. Nu, ja jūs nevarat gaidīt, tad pēc 7. aprīļa, kad Merkūrs vismaz būs aizgājis taisnvirzienā, ja. Ja jūs kaut ko lemjat pa mīles lietām, tad nelimiet ātrāk par 12. aprīli, jo Venēra līdz šim būs retrogrādā un vēl piedavām pa zilju zīmi, kas absolūti neatbalsta skaidru lemšanu mīles un naudas sakarā, ja? Tā kā tāds ieteikums no manas puses. Un šis bija tāds aptums un koridoru cikls, kur dusmas un konflikti varēja dziļas attiecības pacelt jaunā līmenī, un veidojot tās veselīgākas un atklātākas, bet tās attiecības, kuras visu laiku ir bijušas balstītas uz izlikšanos, uz sevis kušināšanu, uz to, ka jābūt ērtiem, ka nedrīkst otru kaitināt, jo vainīgs vai vainīgi esat visu laiku tikai jūs, un otrs vispār neredz sevi, tad šādas attiecības, kur jūs nesapratāt, ka ir jums manipulē un jūs īstenībā izmanto, varēja arī izjukt vai arī kļūt ar vien sliktākas, ja? Šī ir enerģijas par atkarību un līdzatkarību, ja? Kur abiem nav vienāda teikšana, kur kāds visu laiku izdabā, pakļaujas, jo otrs, piemēram, ir sponsors un dzīvo viņa īpašumā, ja, un tad nevari neko teikt, jo māja ir viņam, nauda ir viņam, ja, un ja jūs visu laiku dzīvojat pēc otra likumiem un dēļ bailēm no vientulības, tad arī tas varēja aizvest līdz, konfliktu sabiezināšanās momentiem, ja. Protams, ne visiem cilvēkiem šādi modeļi slikti, ir modeļi, dažādi, un katram dar cits, ja? Es runāju tieši par tiem, kur apakšā ir šie te negatīvi elementi, jo aptumsumi ietekmē mūs dažādi. Dažiem ir labi notikumi, dažiem ir dramatiski, citiem vēl dramatiskāk, ja? Mēs esam atšķirīgiem likteņiem atnākuši uz šo zemi un atšķirīgu daudzumu karmiskiem līgumiem arī, ja? Un šīs 29. marta auna zīmes ugunīgo enerģiju aptumsums māca mums, ka sevi jāliek šad tad pirmajā vietā, ja? Un tas nebūs tur egoisms, ko nosoda. Un ja mēs sevi nepazīstam, neko negribam, klusējam, tad neesam laimīgi, mēs nevaram būt laimīgi, jo otrs nav mūsu dievs, viņš nav tāds pats kā mēs, un viņš nezin, ko mums vajag. Un te ir tas moments, kad mēs arī varam neredzēt to, ka mums varbūt vajag to kaut kādu progresu, ja, un ka laiks iet un gadu desmiti pagājuši kādā ēnā. Laiks šo izbeigt. Pat ir laiks ļoti padomāt, ko tad es gribu radīt, ja, neatkarīgi pilnīgi no visiem, ko viņi par to domā. Jo auna zīme nav par to, ko citi teiks. Tas ir pilnīga aiziešana no citu viedokļa, un tā ir
solo iniciatīva. Es gribu, man vajag. Ja kāds ar jums sadarbojas ideāli, jūs viņu ņemat līdzi, ja, jo tad jums balansēsies šī te, svaru enerģija. Bet ja jums nav tāda cilvēka, kas ar jums sadarbojas, vai jūs tikko esat šķīrušies, tad jums tas būs jāpaveic vieniem vai vienām, un tas ir ok, ja, jo jums ir jāatrod cilvēks, kas jums atbilst, kurš atbalsta jūsu vēlmes, ja, vairāk vai mazāk. Jo ir kaut kāda robeža, kad ja jūs vēlmes vispār netiek atbalstīts, ka jūs attiecības sāk irt, viņas kļūst nelaimīgas. Ir daļa, kur jums ir jābūt kaut kam kopīgam, lai veidoto šis balans auns svari, ja? Un daži cilvēki ir ļoti neapzināti iestājušies attiecībās, ja, kur ir tikai bijuši bērni, tur īpašums, tur kuras iešu, ja, un tiem ir ļoti liels krīzes, jo jūs varat konstatēt, ka jums nav kopīga prieka, jums nav kopīga interešu, jūs vienkārši dzīvojat uz tādu fundamentu, kas irst, ja, un ja tā notiek, domājiet par to, kā jūs varat neatkarīgi pārveidot savu dzīvi, lai jūs varētu par sevi parūpēties maksimāli visās jomās paši vai pašas. Un labas attiecības nav tās attiecības, kur nekad neviens nestrīdās. Tieši tās attiecības, kur visi ārēji izskatās ideāli, parasti ir attiecības, kur visi vienmēr ir izlikušies gadu desmitiem un apspieduši dusmas, un neprot izrunāt savas emocijas un noklusē savas patiesās domas un jūtas. Un arī tur, kur dusma ir par daudz, tur arī ir liels problēma potenciāls, un visu laiku otrs ir vainīgs un kaitinošs, un cilvēks nav spējis tās pats viedi izprast, regulēt, sašķirot, kas tad otram vispār būtu jādara, vai viņš ir atbildīgs par katrām tavām emocijām, un kur tad sākās jau tāds tā kā savu viedokļu un vajadzību uzspiešana un manipulēšana, ja, es tev dusmīgs, tev jādara tā kā es gribu, ja, un otrs vienkārši tiek izmantots kā zibens novedējs. Šādas attiecības arī ir jau destruktīvā robeža, jo ir jābūt balansam. Atslēga ir tāda līdzsvaru veidošanā, kur veidojas apusēji pieņemama sadarbība, gan kompromiss, gan iespēja būt patiesiem, gan kaut kur nepiekrist, kaut kur piekrist un būt atklātiem savās domās un emocijās, ja? Un cik brīnišķīgi ir sajūta, ka tevi mīl un pieņem un saprot arī pēc izrunātām domstarpībām. Arī pēc tam, kad jūs varbūt esat izkliegušies, jūs varat sajusties sadzirdēti, un tu jūti to pateicību, ka otrs to ir izturējis. Jā. Un tā ir pazīme, ka jūsu attiecības ir tiešām īstas. Nevis tā, ka neviens nestrīdās. Es zinu ļoti daudz stāstus, kur cilvēki, kur neviens nestrīdās, viens otru pamet vienkārši. Vai kur cilvēki, kur neviens nestrīdās, pēc tam brīnās, ka viņu bērni kliedz nenormāli agresīvi viens uz otru, jo viss, ko viņi ir apspieduši, demonstrē bērni. Un ir svarīgi saprast, ka patiesas attiecības ir tādas, kur tev nav gadiem jāizliekas, kur tu esi svarīgs un kur otrs arī ir tev tikpat svarīgs. Un stāsts vienmēr ir par balansu. Tu esi viss, tevi ir viss, un tevi var turpināt mīlēt ar visām tavām emocijām, gan ar dusmām, gan ar priecīgajām emocijām un izpausmēm, gan ar tām, kas nav pārāk ērtas, un tev nav jāizliekas. Mezglu pusapgrieziena cikls, kas arī varēja jūs virzīt uz dzīves kursa maiņu, līdzīgās tēmās, notika šajos gados. 1958. līdz 1959. no 1977. līdz 1978. No 1995. līdz 1997. No 2014. līdz 2016. Un nedzenam sevi, nesteidzinam un atceramies, ka bieži cilvēks daudz maz iemācās balansēt šīs enerģijas tikai sākot no 36, 37 gadu vecuma, kad piedzīvo otro mezglu atgriešanos. Un daram to, ko mēs spējam izdarīt, bet rēķinamies, ka pavasarī līdz ar retrogrādo planētu ciklu un dzīves jaunava aptumsumu, kas iet fonā, lietas var bremzēties,
tāpēc izelpojam dusmas, ieelpojam paļaušanos, ka viss notiks īstajā laikā, un, ja vajag, mēs varam atlikt sarunas uz aprīļa vidu vai pēc 7. aprīļa, kad Merkurs būs taisnvirzienā, mīlas lietas risinām pēc 12. aprīļa, kad Venēra būs taisnvirzienā, un, jo tad planētu blokādes atlaidīsies, un būs lielāka jauda un skaidrība, ko tad es īstenībā gribu no tā partnera, vai no darba devēja, vai no darba ņēmēja. Jūs esat savas dzīves kalēji, jūsu vēlmes un mērķi ir tie, kuri gaida jūsu iniciatīvu un drosmi pateikt un darīt un rīkoties. Šī aptumsa moto ir: es gribu, man vajag, es darīšu. Es darīšu, jo es tā izlēmu, jo man tā patīk un es gribu to radīt. Un pat, ja partnerim nepatīk, pat, ja mani neatbalsta, nepiekrīt un kritizē un nenāk līdzi, es tāpat to darīšu, jo man to ļoti vajag. Un te iet runa par lietām, ko jums tiešām vajag, nevis, kur jūs vienkārši principu pēc kaut ko darat, ja? Ir atšķirība. Universums mums saka, ka ir īstais laiks izlemt un drosmīgi doties pretī tam, ko varbūt jau sen vēlamies. Un izdarīt, nevis tikai sapņot un atlikt. Ja? Jūs varat atlikt līdz aprīļa vidum, to gan jūs varat izdarīt, bet pēc tam leciet notikumos un paši veidojiet šo notikumu sākumus un virpuļus. Un šoreiz ir labi, ja mēs arī izdaram to vienu, pat ja mēs esam izteikti attiecību cilvēki, jo tas, ko radam tagad, tas ir sev. Jā, šis aptumsums ir par ego, par to, ko jūs radat sev, lai top.